Reizēla strēlnieks sarkanais un naida cirtas sirds. Mums jāpabeidz, lai kļūtu gais no nāves elpas brīvs, lai drūmas atkal ziedēt sāk, cert mana roka varenāk, lai tie, kas cer mūs ļuga dzīt, ar lodi pierekrīt. Velorūpnīcas Omega krietnais strādnieku un kalpotāju kolektīvs jau 15. jūnijā izpildīja savu 8 mēnešu plānu. 60% rūpnīcas strādnieku ir stahanovieši un triecinieki. Virs normas rūpnīca devusi mūsu republikai pāri par 2000 vērtīgu velosipēdu. Filharmonijas lielajā zālē sanāca pirmais Latvijas PSR padomju rakstnieku kongress. Kongress nosūtīja apsveikumu telegrammu biedram Staļinam. In Litauen. Auch im Raum um Kowno hatten die Sowjets zum Stoß nach Westen starke Verbände bereitgestellt. Deutsche Truppen rücken vor. Kampf vor Kalvaria. Bei ihrem Rückzug steckten die Sowjets, wo sie auch Gelegenheit dazu fanden, alles in Brand. Stalin gab in einem Aufruf an die Sowjets den Befehl, bei Annäherung der deutschen Truppen Getreidevorräte, Dörfer und Städte durch Feuer zu vernichten. Der bolschewistische Rückzug wird damit zu einer einzigen Brandfackel. Das nächste Ziel ist Wilna. Die Artillerie hat die Straße nach Wilna, die von sowjetischen Panzern gesperrt wird, freizukämpfen. Die Spitze unserer Truppen hat Riga erreicht. Das westliche Ufer der Düna wird sofort besetzt. Jenseits der Düna die Altstadt. Dort haben die Bolschewiken stärkste Kräfte bereitgestellt, um die Bildung eines Brückenkopfes zu verhindern. An die Stelle erwarteten sie den Übergang der deutschen Verbände. Auf
Mirdzot šķērpiem zelta saules pāros, tauru skaņas, kad viļojas šur. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu strēlnieku pulks. Cauri pilsētas vecajiem vārtiem ienāk latviešu strēlnieku pulks. Aiz kariem augstu pie logā, Neičas atstiņas skumīgi vīrs. Nomās strēlnieki veičāti daļā, vai kāds brīnums, ja iesilstiem sirds. Nomās strēlnieki veičāti daļā, vai kāds brīnums, ja iesilstiem sirds. Pie miera jau strēlnieki dodas, klātu pusnats un visi jādūs. Tikai dārzā zem ozolās ārijā, bailās tūsi, bet ozols ir šķūs. Tikai dārzā zem ozolās ārijā, bailās tūsi, bet ozols ir šķūs. Pādeiča būs strēlnieka kapu, rūtu rūpājās asaras lēj. Kaujas rietumu frontē joprojām ir niknas. Ziņojums artilērijai. Iznīcināti ienaidnieka tanki. Ienaidnieka ātrie bumbvedēji uzbrūk. Šī ienaidnieka mašīna deg un dažas sekundes vēlāk pārvērtusies kūpošā gruvežu kaudzē. Reizekne – svarīgs dzelzceļu mezgls, stipri nocietināts punkts vācu aizsardzības sistēmā. Visiem spēkiem vācis centās to noturēt, bet sarkanā armija sadragāja ienaidnieku un atbrīvoja pilsētu. Baltijas frontes karaspēks tikai pirmā mēneša uzbrukuma kaujās, atbrīvojot Latvijas zemi, iznīcināja vairāk par 60 000 un saņēma gūstā ap 10 000 vācu zaudātu un oficieru. Atkal atdzims mūsu Reizekne, tāpat kā visa Latvija. Maskava zalute varonīgajiem Latvijas atbrīvotajiem. Ein Lilien,
nometnes šodien Rīgā atgriežas uzticīgie Latvijas dēli, Latviešu korpusa kareivji un komandieri. Pirms 4 gadiem viņi atstāja Latviju, lai spēkus sakopojuši dragātu nodevīgi uzbrukušo ienaidnieku. Viņi aizstāvēja Maskavu, cīnījās pie Starajā Rusas un Velikī Lukiem, trieca hitleriešus no dzimtās zemes. Oktobrī viņi piedalījās savas galvaspilsētas Sirmās Rīgas atbrīvošanā un bez apstāšanas turpināja triekt ienaidniekus Kurzemes maisā. Šodien viņi atgriežas kā uzvarētāji. Maijā, kad maršals Govrovs bija aizrādījis Kurzemē ielenktējam vācu karaspēkam, cik bezcerīga tā pretošanās, tūkstošiem vāciešu, nemaz nenogaidot savas vadības pavēli, sāka pieteikties gūstā. Pulksten 8 vakarā Vācu 18. armijas komandieris ģenerālleitnants Bēge ieradies pie maršala Govrova, lai uzklausītos kapitulācijas noteikumus. Tāpat ieradās arī Vācu 16. armijas komandieris ģenerālleitnants Volhamers ar adjutantu Pulkvedu Bahu. Viņiem paskaidroja, kādā kārtībā Vācu armijai jānodod ieroči un tehnika. Maijā sākās jauns maršosen. Gūstā padevās veselas divizijas. Ģenerālmajors Hemings nodod 126. kājnieku diviziju un savu personīgu revolveri ģenerālmajoram Bobrakovam. Kājniekiem sekoja tanki. Līdz 13. maijam Vāci nodeva 325 tankus, 5825 automašīnas, 240 traktorus un vilcējus, 224 bruņutransportierus un 1548 lielgabalus. Sagūstīti 42 vācu ģenerāļi. Šeit, netālu no Liepājas, kāpās jūre un vējš atklājuši vēl viena baiga hitleriešu noziegumu pēdas. Te viņi atveda simtiem nevainīgu cilvēku, sirmgalvjus, sievietes un bērnus, apšavatus veselām grupām un katrai nākamai grupai lika aprakt iepriekšējo līķus. Neviens vairs nepiecelsies no šiem nelaimīgajiem, lai apsūdzētu tos. Bet fašistu izdzimteņi neizbeigs taisnajai tiesai.
Osten turpinās! Šodien Rīga greznota svētku karogiem par godu savas atbrīvošanas 2. gadadienai. Tieši pirms 2 gadiem varonīgā sarkanā armija Rīgu atbrīvoja no vācu okupantiem. Rīga dimd, Rīga dzīvo. Pagājuši 2 radoša darba gadi. Šodien rīdzinieki soļo pār pašu rokām celtajiem tiltiem, pa ielām, kas attīrītas no gruvešiem un drupām. Ik viens, kas iet svētku gājienā, lepni apzinas, kā arī viņš ielicis savu daļu darba savas skaistās galvaspilsētās atjaunošanā. Gājiena dalībnieki lepni nes atbrīvotājas armijas vadoņa ģimetni, vadoņa, kas tautu ved pretīm jaunām uzvarām. Satiekas fabriku un rūpnīcu darbaļaužu kolonas. Karogi un plakāti runā par stahānoviešu darba varonību, par panākumiem Rīgas rūpniecības atjaunošanā, par mūsu dzimtenes varenības un lielā uzplaukuma plānu. Vairāk kā 100 000 darbaļaužu pulcējušies svētku mītiņā Komunāru laukumā.